ministru Andris Frūdu burtiski pēc minūtītes, bet šobrīd par laikapstākļiem Ilze pastāstīs. Labrīt, rīts ir apmācies, daudz viet līst un arī dienā gaidāms apmācies laiks, daudz viet lietus, Kurzemē brīžiem arī stipri līst. Dienas gaitā gaisa temperatūra no +5 līdz +8 grādiem. Valdošais būs brāzmains rietumu dienvidu rietumu vējš un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas Kurzemes rietumu piekrastē līdz 15–19 metriem sekundē, Iekšzemē līdz 10–15 metriem sekundē. Rīgā rīts apmācies, šobrīd līst un arī dienas gaitā vien brīžiem debesis skaidrosies un ik pa laikam ir gaidāmas lietus. Dienā Rīgā līdz +7, +8 grādiem un valdošais būs brāzmains rietumu puses vējš. Pareizais laiks 8:09 minūtes. Neatkarīgi no ASV palīdzības apjoma, tagad vai nākotnē Eiropai Ukraina būs jāatbalsta vairāk. To uzsvērs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, norādot, ka šajos apstākļos ir būtiski strādāt ar diplomātiju.